Biju Londonā, aizbraucis pāris dienas tur darīšanās paceļot. Un pēc tam, kad atgriezos atpakaļ, es atkal notvēru to pamatu principu šeit esībai, kurš strādā, kurš reāli ir. Es jums līdz šajā video par to pastāstīšu. Svarīgi šo zināt, svarīgi šo izprast un apzināti mācēt viņu vispār kontrolēt, lai jums dzīvē būtu viņa nevis apzinātāk, lai viņa būtu skaistāka, vienkāršāka, brīnišķīgāka, gaišāka, piepildītāka. Jo tie, kas to nezin, viņi ir pakļauti ietekmei. Tas ir viens otrs, viņi dzīvo tā kā pa viļņiem, viņi pat nesaprot, kāpēc tas viss notiek, viņiem ir šādi visu laiku, tur visu riņķotās sajūtas, notikumi. Nesaku, ka tas ir slikti, bet ja jūs zinat šo, jūs varat sākt jau apzinātāk to visu procesu kontrolēt. Jā, un esot pašās beigās es jums izstāstīšu tas vienu arī tādu aspektu no šī principā, kuru man šķiet es nekur vēl neesmu stāstījis. Tā kā noskatieties uz beigām, būs svarīga informācija, noderīga ļoti. Nu tā, aiziet. Tātad aizlidojas uz Londonu, tur sociums, ēkas citas, tā kā tāds atslēdzies no savas esošās pasaulītes, pieslēdzies tai visai tur. Burtiski pieslēdzies, tu vienkārši redzi viņu citu, sajūtas tu it kā esi tajā novērotājā apzinātībā, bet pēc tam ar laiku, kad es pēc tam atgriezos atpakaļ, es varu redzēt, ka kaut kas ir pamainījies, ir kaut kas notikusi, tā kā saslēgšanās, pārslēgšanās. Ziniet, kas ir pats interesantākais, tas, ka tu to, principā, ja tu neesi tāds apzināts, tāds novērotājs un nesaprot šos visus principus, procesus, tu iespējams pat nepamanīsi, ka notiek šāda veida pārslēgšanās. Un es savā video jau esmu to stāstījis, es esmu klubos cilvēkiem devis šo informāciju, ka mēs dzīvojam šajās, tā kā var teikt, realitātēs, kuras es atrodas vienlaicīgi šeit visus. Bet, un viņus var teikt tā kā tādas caurspīdīgas A4 lapas, kas vienu uz otru uzliktas, un atkarībā no tā, uz kuras jūs šīs realitātes atrodaties, ir atkarīgs tas, kā jūs jutīsieties, kādi cilvēki jums būs, kādas iespējas un tā tālāk. Un kaut kur tad būs video, tie linki jau uz tiem video varat viņus apskatīties. Tas pats ir princips ar vibrācijām, tas ir no šīs pašas visas sērijas. Un lūk, un joks ir šeit tāds, ka mēs to gribam vai negribam, miedarbojoties, teiksim, ar kādiem cilvēkiem, ar kādām vidēm, ar vietām, mēs vienkārši mūsu tā smaržu pārņem. Un mēs pēc tam konkrētajā smaržā, tajā vibrācijā, tajā tonī, pēc tam arī paši kādu laiku izstarojam viņu. Es arī par to esmu stāstījis, kā cilvēki ietekmē citus cilvēkus. Arī kaut kur video tur uzpaldēs, varat arī paskatīties. Jo esmu to stāstījis, tagad vienkārši jums atgādinu, to principu vēlreiz, tā jau ar jauniem piemēriem. Un lūk, un viss tāds nevis būtiskākais, viss spēcīgākais to varēja nofiksēt, ka notika tā kā izmaiņa. Tad, kad es atgriezos mājās, es zinu, kā man ir jājūtās. Un otrā diena jau iet, pieņemsim jau iet otrā diena pēc tā ceļojuma, un es skatos, ka man tā sajūta nav tāda, kāda man ir, viņa dabiski, kādu es zinu, ka viņa man ir, kur ir mana sajūta. Tātad, esot arī mājās, apzināti neveicinot to, ka tu pārslēdzies, tu tāpatās vēl tā, ka es ar kaut ko saslēgts, un tas cits tev ietekmē, un tā sajūta ir tāda cita. Ir arī tas tā kā miers, tas tu skaties, bet viņš ir tāds tā kā mākslīgs, tāds tukšums, kaut kas trūkst, nav tas, tu tā kā esi savu šo kodolu pazaudējis dēļ tā. Tā kā, kas tas tāds ir, man grūti izstāstīt, bet tā sajūta ir cita, un tu viņu neatšķirsi tā izteikti, nesapratīsi, ar ko tas ir saistīts, ja nav šīs uzmanības un ka prāts to nerunā. Ka es zinu, ka nejaudē kādām domām, man tas viss ir saslēdzies vai kaut kā tā notiek. Bet tā, ka tu vienkārši biji citā vidē, tur bija citi cilvēki, izteikti to varēja just, pieņemsim, lidmašīna atpakaļ braucot, busiņš, kurš aizved uz autostāvvietu, kur mašīnu nopirkot, tur bija kāda leiša, tāda agresīva, tāda viņos varēja just kaut kādu iekšējo saspringumu, agresīvu, tādu ļoti nepatīkama sajūta no viņiem tīri, pat viņi vienkārši, viņi varēja mierīgi būt, bet no viņiem izstarojās tāds riktīgs, tāds preteklīgums kaut kāds, un viņi bija tajā mašīnā arī, un tu pēc tam skaties, ka tu pēkšņi kaut kāda agresivitāte parādās, neskapēc, sāk līst no tevīm ārā,
Jā, es zinu, ka tas, pieņemsim, ka tas stāvoklis, kaut kas viņu varēja ieslēgt manī, tātad man ir kaut kāda daļa, ar ko es pēc tam varu strādāt, lai, teiksim, viņu transformēt, lai nākamreiz nekas tāds nenotiktu, bet pats par sevi es varēju novērot, lūk, šo principu atkal izteiktajā darbībā, kā tas strādā, ka tu esi saslēdzies ar kādiem cilvēkiem, esi vienkārši viņu telpā, kurā arī ir viņi, un tas arī tevi ir ietekmējis, un tu pēc tam tā izpaudies. Un tad iedomājieties cilvēki, kuri jūs ikdienā, teiksim, daudz kur esat citu cilvēku sociumā sabiedrībā. Un pēc tam jums ir visādi dīvaini stāvokļi iekšēji, un jūs pat to neaizdomājaties, ka tas ir pat vai iespējams nav jūsu. Nu, tas ir jūsos ir daļa, kas arī šādi var sākt justies, ar to var strādāt. Bet ieslēdz to visu tie cilvēki un tā vide un informācija. Jo tas viss ir vide, cilvēki, tas viss ir informācija. Tā informācijas kods, kas izstrojās no tiem cilvēkiem, viņš ieiet jūsos, transformējās un palaižās kaut kādi procesi. Jāskatās, protams, ir tur, kas ir tas, daļ kā tas viss palaižās. Jo var izdarīt tā, ka tas nekas nepalaižās. Tas ir tāds diezgan smags darbs, tas, ar ko es strādāju un ar cilvēkiem strādāju ar to. Bet pats par sevi, lūk, šis princips reālajā darbībā. Tāpēc es vienmēr esmu teicis, esiet lūdzu tādi, var teikt, sargājiet, ja jums ir labas foršas sajūtas, jums ir ģimene, nelēdiet klāt kaut kādus tos, kas var sabojāt to visu vidi. Jo bieži cilvēks, ko pielikt, teiksim, es ļoti paskaidrošu jums, kā tas notiek sociumā. Lūk, ir, teiksim, attiecības vīrietis, sieviete, ģimene, viss kārtībā. Un tad tiek pielaista kaut kādas draudzenes, kuras ir, lūk, šīs indīgās ar savu šo citas realitātes vidi. Un viņas sāk ar savu blā, 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 blā runāšanu. Tā, teiksim, sievietē, jā, vai vīrietim, kurš ir normāls, pirms tam bijis ietekmēt viņu. Mainīt viņu, slēgt klāt pie savas šīs pasaules. Tajā pasaulē ir izvērtība, krāpšana, viss šitais. Un tas cilvēks kaut kā iedzer tur, kopā varbūt iedzer kādu vīniņu vai vēl kaut ko, tas vēl vairāk atver to cilvēku. Un viņš tādā veidā pārslēdzās nokrīt uz tā cita cilvēku šo realitāti, un viņam sāk parādīties dīvainas domas, dīvainas vēlmes, kuras pirms tam nebija. Rīcības dēļ tā parādās citas, sajūtas kaut kādas jocīgas paliek. Pēkšņi kaut kas ģimenē sāk nepatikt. Un tas viss ir tikai dēļ tā, ka viņš pārslēdzies pie tā cita cilvēka, kurš ir tajā plaknē, kur tas ir viss. Un tajā plaknē ir visi tie skandāli, šķiršanās, viss tas depresijas, apātijas, tur viss tā buķetīte tur figurē. Un tādā veidā tu no savas foršās šīs vides, no savas šīs foršās pasaulītes nokrīti kaut kādā citā un sāc tur dzīvot, un tur to viss, no tajā pasaulē attiecības sabrūk. Šis princips reāli strādā, daudzi to arī nezin, psiholoģija, psihoterapija to arī nezin, jo viņam tas ir jau tā kā pasaules uzbūves principi, kurš netiek stāstīti, netiek pasniegti augstskolās. Ja? To var tikai apzināti, novērojot, izprast, ieraudzīt, ja? Reāli fiksējot, kā šeit viss strādā. Un lūk, ja? Šis bija tā kā piemērs, atkal man atgādinājums, ka lūk, šis princips strādā, viņš darbojās, un arī, pieņemsim, katrai teritorijai valstī ir kaut kādi savi šie principi, kā tur tas viss strādā, darbojās, kāds ir sajūtas. Jums ir arī jāsaprot, ka tām plaknēm, ja, kad ir saliktas kā realitātes, tur ir katrā, ir gan materiālā pasaule, gan garīgā tur pasaule, ja, dažādas izpausmes viņas ir, bet dažādi arī būs redzamībā, materiāli dažādi tas izpaudīsies. Un tas viss ir jāņem vērā, tas viss ir jāsaprot. Un kur ir šeit vēl tāda fīča, var teikt, ja? To, ka cilvēki var arī pieslēgt, jā, var apzināti, ja teiksim, tu to visu izproti, tu var apzināti citus cilvēkus pieslēgt pie tās pasaules, kurā tu esi, jo es jau nezinu, kā jūs jūtaties, kā citi jūtās. Nevar tu pārbaudīt to, vārdiski tu to nevar nodot. Tu pēc tiem vārdiem uztver pēc savām sajūtām. Tam cilvēkam sajūtas varbūt vārdiski, viņš apraksta viņus tieši tāpat, sajūtas viņam varbūt ir pilnīgi vai uztver pilnīgi cita. Un tad jautājums, kā tad izdarīt tā, lai cilvēks arī sajūt to, ko tieši tu, lai viņš tavā pasaulē iekļūst. Nu, tā kā tu tajā, uz to realitātes plakni, kurā tu reāli atrodies. Un šeit ir tā fīča, ka tu vari viņu atvest uz turieni, iedodot viņam elementus, kuriem no tavas pasaules, un viņš pieslēdzoties pie tiem elementiem, viņš arī nokļūst tajā tavā pasaulē. Tavā pasaulē sajūtas, teiksim, ir tādas konkrētas, kādas tev ir. Un tas cilvēks sāk just arī tā kā tu. Un tad jūs jau ar viņu varat runāt tajā valodā,
ka viņš izprot, par ko tu runā, ko tu viņam stāsti. Šī iemesla dēļ, pieņemsim, daudz cilvēku arī nesaprot viens otru, jo viņi katrs atrodas savā šajā plaknē, tajā plaknē, pieņemsim, ābolam ir tāda forma, tajā plaknē ābolam ir cita forma, tajā plaknē, pieņemsim, procesiem ir viena nozīme būtība, augstākā vai zemākā, tur ir cita nozīme un būtība tiem pašiem procesiem. Viņi pilda savādāku funkciju, izpratnes ziņā, apzinātību un arī ietekmes ziņā. Un šeit ir tā visa izaugsme, kad tu auc pēc tām plaknēm, jo tu augstāk uzkāpi, ja, tu vari tā kā no augšas redzēt caurspīdīgs viss ir, ja. Tu vari redzēt, ko katrā plaknē principā tas viss nozīmē. Nu jā, un plus, nu jā, to, ka tu vari citus cilvēkus pieslēgt pie savas šīs pasaules. Un šeit arī ir, no šejienes ir arī tas paradīze un elle, viss šitais. Tu vari cilvēku izvilkt ārā no viņa elles, pieslēgt viņu pie paradīzes. Paradīze ir sajūtas, kādās cilvēks dzīvo un uztver realitāti pasauli savu riņķī. Un lūk, un es arī taisīju tādu eksperimentu, viņš man bija neapzināts, daļai apzināts, daļai neapzināts, bet es arī pieslēdzu tur, teiksim, cilvēkus pie savas pasaules, arī turpat Londonā, un veicot tos elementus, cilvēkiem pamaini, es pilnīgi sajūtu, kā viņi tā kā atslēdzās no kaut kā, kas viņam bija, kā viņi sevi jūtu, un es jūtu, ka viņi ir savādāki palikuši sajūtās savās. Tā kā uz mana viļņa viņi sāk ar mani komunicēt, beidzot. Un man ar viņiem jau ir, es jūtu, ka man ir komfortabli, mēs pilnīgi jau citas tēmas sākām runāt, tirzāt. Jā. Un tur es atkal izjūtu šo principu, kā interesanti tu vari cilvēkus pārslēgt, izvilkt ārā. Protams, tas nebūs ilglaicīgi, jo viņi pēc tam dzīvojot savā šajā atkal sociumā, atkal ātri saslēgsies ar savas pasaules elementiem un atkal atgriezīsies viņiem atpakaļ. Bet caur šito pieredzīti es arī apzinājos to, ka būtu prikulīgi kaut ko tādu uztaisīt priekš jums, lai ik viens tādu spēcīgu instrumentu, lai ik viens cilvēks varētu pieņemsim pēc darba, iziet tā kā telegramā vai kaut ko tādu tā kā kodu, jeb transformatoru, būdu, var teikt, jā, teleportiņu tādu maziņu, ka tu caur viņu vari atslēgties no tās pasaules, kurai tu biji pieslēdzies un pieslēgties kaut kam kardināli citam tai pasaulē, kuru es tā kā redzu, jūtu, jā, es viņu varu radīt šo tā kā teleportiņu. Un tādā veidā kaut vai notiks vai atslēgšanās, vai arī pieslēgšanās, atslēgšanās un pieslēgšanās manai, vai vismaz atslēgšanās no tā, kur tas cilvēks būs pieslēdzies, viņš jau jutīsies brīvāks, foršāks. Jo es arī, teiksim, jā, 2 dienas es skatos, kaut kā nemainās, un es negribu, ka tik ilgi es esmu tajās dīvainajās sajūtā, tādā nepatīkamā. Un es sāku pielietot elementus, un burtiski, 20 minūšu laikā, es redzu, ka es esmu atpakaļ savās stāvokļos. Un es tāds, wow, super, kā tas strādā, interesanti. Lūk, man radās tā doma. Komentāros tie, kas līdz šeit noskatījos, ierakstiet, vai jums būtu kaut kas tam līdzīgs interesanti. Tad es padomāšu, kā to visu var realizēt, radīt. Un cik jums vispār tas ir aktuāli, būtiski, vai varbūt kādi jautājumi par šo ir, cik jūs daudz vispār izpratāt šo principu. Tie, kas bija teleportas klubā, es tieši par šo principu viņam stāstīju. Varbūt, ka vajag ja kāds uzrakstiet, jā, varbūt kā vajag vispār atsevišķi klubu, kur tieši šo principu jau tā vēlreiz detalizēt, iziet cauri, tikai ar viņu saskaroties, jā, lai dodot šos elementus, jo vai arī dodot elementus, lai jūs tā kā atslēdzaties no kaut kādām plaknēm un pieslēdzaties kaut kādam citam. Tas, ko es jums radīšu, kaut ko tādu varbūt, tādu dzīvu interesantu. Uzrakstiet, komentāros, ko jūs par to domājat, palasīsim, redzēsim, kas kur ko, kāda vispār atsaucība. Vēl ir būtiski tas, ka cilvēki, kad viņi ir savā šajā pasaulītē kaut kādā, viņi jau nezin, kā var būt savādāk. Priekš viņam it kā tā ir liekas, ka norma, tas tukšums tāds varbūt, vai kaut kāds tāds saspringums iekšas, ka tā ir norma, it kā, un ka visi tāpat jūtās. Ja? Un lai reāli izprastu, vajag sagribēt, paceļot un izprast, ka ir arī cits tas pasaules sajūtu līmenis, kā tu viņu var uztvert un kādās tu var dzīvot. Varbūt kādam ir atmiņā bērnība, jā, kā viņam bija bērnībā interesanti, katra diena interesanta. Tās ir tieši šādas sajūtas, tās ir tās dabiskās foršās. Lūk tā. Un uz tajā visā var pieslēgties atpakaļ. Kaut kāds tāds video. Sargājiet sevi,
attīstieties, kļūstiet labāki katru dienu un tiekamies manos nākamajos video. Ar jums bija Salats un tā, lai jums jauka diena. Čau!